Ja tu šo skaties vai klausies, tad investīcijas tev nav mazsvarīgas. Lai uzzinātu par aktuālajām investīciju iespējām, publiskajiem obligāciju piedāvājumiem, kur pēdējā laikā labas procentu likmes tiek piedāvāts, par IPO un nevis tikai ziņu formātā, bet analīzes, viedokļi un skatījumu no citiem investoriem, tad īstā vieta ir investoruklubs.lv. Ienāc un pievienojies. Investoru kluba podkāsts. Investē, un esi viens no mums. Labdien! Esiet sveicināti Investoru kluba podkāstā. Mani sauc Kaspars Pēcnieks, esmu Investoru kluba galvenais redaktors. Investoru kluba podkāstā mēs runājam tikai vienīgi par investīcijām. Par investīcijām runājam ar biržās kotētu uzņēmumu vadītājiem, investoriem un cilvēkiem, kuriem ir ko teikt par investīcijām. Kā vienmēr man jāpasaka arī atruna, ka šajā podkāstā runātais nav jāuztver kā investīciju rekomendācija. Katrs pats domājam ar savu galvu un vērtējam savus riskus. Šī epizode ir tapusi sadarbībā ar Vandu Finance Group, un Investoru kluba podkāstā viesos šoreiz ir Iveta Prūvele, Vandu Finance Group vadītāja, dibinātāja un līdzīpašniece. Sveiki, Iveta, prieks redzēt tevi šeit. Paldies, ka uzaicināji. Pirms mēs ķeramies klāt pie Vandu Finance, pastāst lūdzu mazliet par sevi, iepazīstināt ar sevi tādu kā koncentrētu CV dzīves gājumu. Nu, tad droši vien jāsāk ar manu pieredzi finanšu jomā. Man pirmā pieredze finanšu jomā bija darbs bankā, kuras pavadīju 4 gadus, manuprāt. Un tad faktiski bija tas brīdis, kad es sāku darboties finanšu tehnoloģiju uzņēmumos. Ļoti ātri sapratu, ka tas ir mans, tas ir kaut kas, kas man patīk dara un padodas. Man patīk gan dinamika, gan mērogs, gan tas, ka tu vari strādāt starptautiski, tu vari iepazīt dažādas kultūras, vides, un ļoti, ļoti daudzpusīgs tas, un darbs ir ārkārtīgi interesants un nav vienveidīgs. Un pastrādājot vairākos finanšu tehnoloģiju uzņēmumos, radās iespēja, un bija arī sajūta, ka es esmu gatava pamēģināt kaut ko savu. Un tad tā arī radās Vandu Finance. Un tad pastāst lūdzu arī, kas ir Vandu Finance, ar ko nodarbojās, kādās valstīs, kas ir pamata biznesa? Nu, tad mēs esam finanšu tehnoloģiju uzņēmums, nodarbojamies ar patērētāju finansēšanu. Uzņēmums vispār tika dibināts 2016. gadā. Sākām ar darbu. Pirmais mūsu tirgus bija Gruzija. Ārkārtīgi interesants un augošs tirgus tajā laikā. Tur gan kaut kādā brīdī pamainījās likumdošana, gandrīz visi kreditēšanas uzņēmumi izgāja no tirgus. Un tad kaut kur ap to pašu laiku mēs atvērām arī Poliju un Spāniju, kas joprojām ir mūsu 2 galvenie pamattirgi, kas līdz šim arī darbojās veiksmīgi un mēs augam. Nu, un tas, kas nācis klāt, ir Rumānija. Nesen, gandrīz 2 gadi. Tas ir 3. tirgus Eiropā. Kaut kur pa ceļam ir bijuši vēl 2 tirgi, tā bija Krievija un Dānija. Tos abus mēs aizvērām 2020. gadā, Covid laikā. Tur faktiski diezgan vienkārši bija tā izvēle. Uz to brīdi izlēmām aizvērt tos tirgus, kas nebija pelnoši, un tas faktiski arī bija tā lēmuma pamatojums. Nu, tad mūsu pamatprodukts ir īstermiņa kredīts. Ir gan produktu modifikācijas atkarībā no tirgus. Mēs parasti ejot tirgu pētam, kāds ir pieprasījums, ko tad patērētājiem vajag, kādus kredītus cilvēki meklē. Nu, tad kaut kur mums ir arī kredītlīnija kā produkts, kaut kur ir īstermiņa, kaut kur ir installment kredīti, tie, kur ir izlīdzinātais katru mēnesi vienāds maksājums un 2 gadu produkts. Tā kā tas ir tas pamatdarbība mums šobrīd. Nesen ir klāt nācis Peru, jauns tirgus priekš mums, jauns reģions, pilnīgi savādāks, ja mēs salīdzinām ar Eiropas valstīm. Tur tā sajūta šobrīd, tāda pirmā, jo mēs tikko uzsākām, nav pat pagājuši, man liekas, 2 mēneši. Tirgus izskatās ļoti interesants, pilnīgi citi mērogi, pilnīgi citi tie pamatprincipi, kā viss notiek, savādāka likumdošana, savādāka vide, absolūti savādāka pieredze, teiksim tā, bet ļoti interesanti. Un vienā no iepriekšējām epizodēm arī runājam par Vandu Finance un tika minēts to, ka varētu Vandu Finance arī startēt biržā ar obligāciju piedāvājumu.
Kā sākas ar šī plāna izpildi un kad varam sagaidīt kādus jaunumus un piedāvājumu investoriem? Es tev neatbildēšu, kad. Kāpēc? Tāpēc, ka teiksim tā, mums tas plāns nekur nav pazudis. Mēs noteikti iesim tajā virzienā. Jautājums ir tikai kad. Un šī tā daļa, ko es tik skaidri varbūt šobrīd nezinu. Tas, ko mēs esam pa šo laiku izdarījuši no pagājušās intervijas, mēs esam pamēģinājuši, kā tas ir. Mums ir reģistrēta pirmā slēgtā emisija, pietiekami nelielu summu. Iemācījāmies taisīt prospektu, sapratām, kas tāds vispār ir. Sapratām procesu, kā tas notiek. Sapratām arī teiksim, to regulatoro, ja birokrātisko pusi, kas ir jādara, ja tu ej tajā virzienā. Tā kā, teiksim tā, mazliet smilškastē esam paspēlējušies šobrīd, esam gatavāki nekā pirms tam iet obligāciju virzienā, bet tas, ko mēs vienmēr skatāmies, mēs tomēr skatāmies naudas cenu, jo, ja mēs paņemam mūsu jomas uzņēmumus, tad teiksim, kaut kādi piemēri, kur ir 15% likme, kas tiek piedāvāta investoram, tā nav tā gala cena. Ja mēs skatāmies no uzņēmuma viedokļa, tā nauda rezultātā ir dārgāka, un tie ir vairāki procenti. Attiecīgi, tas, ko mēs skatāmies, un tā atbild uz jautājumu, kad ir cieši saistīta ar naudas cenu. Un šobrīd, cik mēs skatāmies, ir mēģinājumi piedāvāt lētākas obligācijas, un tas droši vien ir tas brīdis, kad mēs saprotam, kad varētu būt tuvāks brīdis, kad. Un kā līdz šim tika finansēta izaugsme, teiksim, no kādiem avotiem kapitāls, vai tas būtu akciju, obligāciju, aizdevumi? Kā jūs līdz šim nodrošinājāt savai izaugsmē nepieciešamo kapitālu? Tad tas, ko es jau minēju, ir tā pirmā slēgtā emisija. Tas gan nav tik sen. Viss, kas ir bijis līdz šim, tad pirmais ir pūļu finansēšanas platformas. Mūsu jomai gana klasisks virziens un gana ierasts. Tas ir arī tas ceļš, ko mēs esam gājuši un piesaistījuši tādā veidā. Tad otrs mums ir diezgan prāvs pulciņš ar privātiem investoriem, kas pie mums ir atnākuši patiešo, noslēguši ar uzņēmumu aizdevumu līgumu, kur mēs atrunājam procentu likmi, termiņus un ļoti dažādi. Tie nosacījumi atkarībā no summām un termiņiem, protams, un tas ir vēl viens virziens. Kaut kur pa vidu ir bijuši arī equity darījumi, respektīvi ir nelieli investori, kas ir nākuši kapitāla veidā. Tas galvenais virziens, kurā mēs fokusējamies šobrīd, mēs skatāmies, kā samazināt to naudas cenu priekš mums kā uzņēmuma. Un obligācijas ir viens no virzieniem. Otrs, kurā mēs jau kādu laiciņu darbojamies, mums ir aktīvas pārunas ar vairākiem institucionāliem investoriem. Tie ir fondi bankas, kur parasti gan tā aizņēmuma summa ir pietiekami liela, gan termiņš pietiekami garš, gan arī naudas cena ir zemāka. Tā kā visos šajos virzienos joprojām darbojamies, gan platforma, gan privātie investori joprojām ir aktuāli nāk un strādājam, gan arī skatāmies institucionālo investoru virzienā un arī obligāciju. Tipiski ir ierasts, ka tie publiskie obligāciju piedāvājumi ir tas brīdis, kad investoram kļūst pieejams, ieguldīt obligācijās, bet vai šobrīd arī ir kaut kāds jau veids, kā var ieguldīt Vando Finance? Jā, tad pirmais ir tā slēgtā emisija. Tur mēs sadarbojamies ar platformu Crowded.Hero, tepat vietējais Latvijas uzņēmums, kurā var atrast mūsu piedāvājumu, mūsu projektu un investēt tajā slēgtajā emisijā, kas tika reģistrēta. Otrs veids - mūsu mājaslapa vandofinance.com. Tur ir sadaļa investori, tur ir tas lodziņš, kur var atstāt savu e-pastu un palūgt sazināties. Tas ir tas veids, kā var patiešo ar mums atnākt noslēgt līgumu un tas otrs veids, vārdu sakot. Ļoti labi. Ja skatāmies uz priekšu, tad parasti uzņēmumi izvirza kaut kādus mērķus, un arī publiski uzņēmumi liek savus kaut kādus mērķus dažiem gadiem uz priekšu. Ja tad kredīta portfels ap 32 miljoni, tad kāda ir mērķi varbūt iezīmēt dažiem nākamajiem gadiem, lai mūsu skatītāji, klausītāji varētu vērtēt uz kādu apmēru uzņēmums virzās uz priekšu. Zin kā, gribās jau visu laiku teikt, jo mēs katru gadu esam dubultojušies. Gribās teikt, ka būsim ambiciozāki un pārsniegsim šo tempu, bet tas droši vien ir ļoti, ļoti atkarīgs no tā, cik ātri mēs tuvākajā gada, 2 laikā atvērsim jaunus tirgus, jo, teiksim, tie, kas mums ir esošie, tur tas izaugsmes potenciāls, katru gadu dubultoties, tu nevar bezgalīgi ilgi.
Un tas droši vien ir tas nozīmīgākais. Tas, ko mēs esam diezgan daudz laika esam veltījuši. Mēs tikko pabeidzām, mēs pētījām kopumā 35 valstis, ja 35 tirgus, lai izvēlētos nākamos. Un ik pa laikam mēs atjaunojam to, jo pirms mēs izvēlējāmies Peru, mēs arī pētījām, manuprāt, to brīdi 31 valsti. Šobrīd atkal esam izgājuši diezgan detalizēti visām tām valstīm un reģioniem, kas mums varētu būt interesanti, un esam iezīmējuši 3 līdz 4. Izskatās, ka drīzāk 4 tirgus, kas būs nākamie. Tā kā man pagaidām ir grūti solīt, jo mēs tieši šobrīd liekam tādu plānu un cik mēs varam šogad paspēt, jo, protams, varam mēģināt atvērt visus 4, bet diez vai tas ir prātīgi, tā kā mēģinam salikt tādu realistiskāku plānu, un es ceru, ka būs plāni ambiciozāki nekā līdz šim. Var no savas puses iedot kā no uzņēmuma vadītājas puses, tad, kad šos tirgus vērtējat, varbūt kaut kādus dažus sarkanos karogus, kas bez mazai automātiski diskvalificē tirgu no izskatīšanas, un tieši pretējā pusē kaut kādu, kur ierauga kādu faktoru, tad bez mazai iedegās gaismiņa, ka šeit lielāku uzmanību jāpievērš. Pozitīvā ziņā. Jā. Droši vien par tādiem sarkanajiem karogiem, tad saprotot to naudas cenu, par kādu mēs piesaistam naudu. Tas ir pirmais, ko mēs skatāmies, vai teiksim, tas procentu likmes tirgū ir kaut kas ar esošo naudas cenu iet kopā vispār. Protams, ka mēs skatāmies visādus makroekonomiskos rādītājus un datus, un tas ir pirmais. Protams, ka mēs skatāmies arī valūtas svārstības un stabilitāti konkrētajā valstī, reģionā. Protams, arī kaut kādus, kas ir primārais, tā ir regulācija un licencēšana mūsu jomā. Tas, ko mēs mēģinam atrast tādu līdzsveru, jo no vienas puses ir ļoti labi, kad ir regulēts tirgus, jo tas dod skaidrus spēles noteikumus. Tas parasti palīdz arī visā tajā kredīta dzīves ciklā, kad process ir pietiekami sakārtot, likumi ir sakārtot, attiecīgi tu vari strādāt gan pie izsniegšanas ir skaidri nosacījumi, gan pieņemsim, ja klientiem rodas grūtības atmaksāt kredītu, arī tur ir skaidrs robežas, un no otras puses mēģinam atrast tirgu, kas vēl nav pārregulēts. Jo tas arī ir tāds, ņemot vērā atkal mūsu naudas izmaksu, ja procentu likmes ierobežojums ir ļoti, ļoti zems, mums neliekās tā bilde kopā. Tā kā droši vien tas, uz ko mēs skatāmies šobrīd vairāk, ir tie lielie jaunatīstības tirgi, tādi, kur var augt straujāk. Tas droši vien ir tas, kas ir būtiski. Pateikt, regulācija vienā valstī var būt sarkanais karogs, citā valstī nē. Tāpēc, es teiktu, ka tas ir tāds faktoru kopums un varbūt tirgus specifika, kāds ir pieprasījums, cik liels ir tirgus, kaut kādi politiskie apsvērumi, valūta. Daudz, kur ir, pieņemsim, pat elementāri problemātiski investēt naudu tajā valstī vai otrādi izņemt ārā. Jā. Tā kā, tas ir ļoti daudz faktoru kopums, tāpēc kaut kur ir sarkanais karogs, tas nevienmēr būs citā valstī sarkanais. Nevar tik strikti norobežot šis lietas. Bet nosauc lūdzu kādu ļoti pārregulētu tirgu vai kur? Pārregulētu? Pārregulēts jau viņš ir tikai tāpēc, kad viņš neliekās kopā mums kā biznesa modelis, ja mēs piesaistam naudu. Tad droši vien tā ir visa vecā Eiropa, tā ir Francija, Vācija, droši vien UK. Tas ir pirmais, kas ienāca prātā. Jā, un vēl pastāst, lūdzu, kā ir, kā liekas, arī minēja, ka viena no šīm fintech jomā bija For Finance, un varbūt kādam, kas tur ilgi sekojas līdzi For Finance, liekas, viņi jau ir visur, viņi tādi monstri, tādi milži, vai ne? Un kā ir tādam maziņajiem, kurš sāk no sākuma, kādā veidā jūs atrodat savas tās salīdzinošos priekšrocības, lai jūs varētu kaut kādas daļiņas no tirgus paņemt, vai atņemt, vai vienkārši ir jauna tirgus atverās caur piedāvājumiem, bet pastāst jūs piegājienu. Zin kā, ir ļoti atkarīgs, jo labi, ar For Finance salīdzināties ir grūti. Tieši tā. Bet ir, pieņemsim, kaut kādi uzņēmumi, kas konkrētajā tirgu ir ienākuši pirms mums. Mēs viņus redzam, ka mēs varam arī apsteigt, ko mēs arī izdaram. Tas ir pierādījies. For Finance tiešām ir visur, un viņiem ir handicap. Viņi tiešām ir ļoti ilgi, viņiem ir, tas ir grūti salīdzināties ar viņiem.
Kas ir tas, ko mēs darām? Nu, šis ir jautājums, ko man bieži jautā, un ja mēs paskatāmies no klienta viedokļa, mēs visi esam ļoti līdzīgi. Teikt, ka mums atšķirās būtiski produkts, būtiski atšķirās kaut kāds piedāvājums klientam. Jā, nu, droši vien nedaudz, bet tā kardināli, nu nē. Tas, uz ko mēs varam iegūt priekšrocību, nu, pirmkārt, ir tā klienta pieredze, jeb cik vienkārši viņam ir atnākt un noformēt to kredītu, cik maz viņam ir blakus lietas jādara. Un faktiski tas ir tas noteicošais. Ja tu to vari izdarīt, ja to procesu vari organizēt pietiekami ātru, ļoti ērtu, intuitīvu, bez liekām kaut kādām tehniskām niansēm, problēmām, tad tā principā ir priekšrocība. Nu, un tas savukārt, kā mēs faktiski atšķiramies, ir tas, kas notiek aizmugurē. Nu, respektīvi, tehnoloģijas, ko mēs izmantojam, scoringi, ko mēs būvējam, automatizācijas līmenis, cik procentuāli daudz, teiksim, no visiem klientiem, kas pie tiem atnāk, tiek apstrādāti automātiski un cik tomēr ir vajadzīgi cilvēki iesaista. Un tas ir tas, ar ko mēs varam spēlēties, jo teiksim, jo augstāks ir tas automatizācijas līmenis, jo principā efektīvāk tu vari strādāt. Nu, tas arī klientam iedod to no klienta puses to pieredzi tādu, kas arī ir tava priekšrocība rezultātā. Jā, minēju, tad no klienta puses varbūt nav tik ļoti pirmajā skatu punktā, bet kā varētu būt arī no investoru skatu punkta atšķirība, salīdzināties ar citiem? Zin kā, investori Latvijā, man liekas, ir diezgan... Viņiem ir diezgan paveicies. Izlutināti, jā? Izlutināti nē, bet viņiem ir diezgan paveicies, jo, nu, teiksim, pastrādājot ļoti daudzos tirgos un arī reģionos, tas, kas man liekas, ka ja kredīta uzņēmums un patēriņa finansēšanas uzņēmums nāk no Latvijas, tā jau ir priekšrocība. Zināmā mērā pateicoties tam, cik ilgi šie uzņēmumi šeit ir bijuši, lielā mērā pateicoties tam, profesionalitātes līmenim, kas šeit cilvēkiem ir, pateicoties tam pietiekami ilgiem laika periodam. Tā kā tas vien, kad uzņēmums ir no Latvijas, jau ir priekšrocība patiesībā. Tas, kam varbūt ir jāpievērš uzmanība, cik tad ir tirgi, pieņemsim, jā, cik pats uzņēmums skatās par to, no savas puses to diversifikāciju starp tirgiem un nav pārāk lielu uzsvaru uz vienu vai otru. Cik varbūt ir diversifikācija pa kaut kādiem reģioniem. Tas jā, bet tie, kas ir no Latvijas, viņiem ir priekšrocība jau tāpēc vien, ka viņi ir no Latvijas. Jo, nezinu, tas pats Peru stāstu. Tur ir konkurenti un ir tirgus, ir kas piedāvā šos pašus pakalpojumus, un tie pārsvarā ir uzņēmumi no Meksikas, no Amerikas. Ja tu paskaties procesu, kā viņš ir uzbūvēts, kā tas izskatās no klientu viedokļa, mums ir milzīga priekšrocība pret viņiem. Jo tā tehnoloģija, kas mums ir apakšā, viņa padara to klientu pieredzi ārkārtīgi vienkārši. Un mēs, pat cik šeit tas darbinieku pulks un tas profesionāla pulks ir pietiekami liels un augstā līmenī, tad tas ir arī tas, ko es redzu. Tu aizēji uz jebkuru tirgu, un tie uzņēmumi, kas ir no Latvijas, lielākoties būs tie, kas izskatās viskonkurētspējīgākie. Jā, minēja par spēlētājiem Latvijā, Amerikā. Man atnāca atmiņā no manas iepriekšējās profesionālās pieredzes, kur mēs arī investējām globālās obligācijās, un viena no tādām bija Credito Real. Es nezinu, vai tāds vēl eksistē šobrīd, vai ne, gan jau, ka ir, es nezinu, Latvijā, Meksikā, man liekas, bet jā, tiem jau tad tur bija 100 miljonu obligācijas, un jā, spēlētāji noteikti, ka visur ir, bet es sapratu, jā, to, ka droši vien, jā, tad tehnoloģijas, jā, cik viņas ērtas ir pieejamas cilvēkiem un tam līdzīgi. Un vēl viena lieta, ko es gribēju arī pie reizes izmantot arī investoru klubu podcastu skatītāju, klausītāju labā ir tavu šo lielo pieredzi kreditēšanas uzņēmumos un pajautāt dažus jautājumus, kā investoram novērtēt. Un, protams, ka tu savu uzņēmumu vislabāk zini un varbūt kā vadītāji vai kā īpašnieks skaties varbūt mazliet citādāk, bet, piemēram, ja tev būtu jāizvērtē kāds cits kreditēšanas uzņēmums, piemēram, ieguldīšanai akcijās, vairāk ir biržā vai ne, vai citiem ir obligācijas. Varbūt, kas būtu tie galvenie rādītāji, ko tu izvērtētu, ja gribētu iegādāties uzņēmumu, iesāksim ar obligācijām. Ne? Zin kā, es laikam nevaru tev pateikt, ka ir liela starpības starp obligācijām un akcijām. Vienīgais, ka varbūt akcijām es skatītos uz tādu lielāku rentabilitāti, stiprāku finanšu rādītāju pusi. Jo tas, ko es skatītos, es droši vien skatītos, pirmkārt, tas, ko es minēju, tās valstu skaits, kuros uzņēmums strādā, to diversifikāciju pa tirgiem.
Skatītos arī, vai ir arī reģioni, kad nav, teiksim, 10 valstis, bet vienā reģionā, ja? Tas droši vien. Droši vien pievērst uzmanību skaidram plānam, vai viņš ir, un vai viņš ir vērsts uz izaugsmi, jo man liekas, tāda investora viedokļa gribētu redzēt, ka uzņēmums tomēr aug saprātīgā tempā. Droši vien pievērst uzmanību auditoriem, kas auditē uzņēmumu, jo mūsu jomā tas būtiskākais droši vien, kur var pieiet Radoši. Savādāk, radoši, var arī radoši, protams, kur varbūt var pieiet, mums, teiksim, tas būtiskākais ir tā kredīta portfeļa veselīgums, ja cik kvalitatīvs ir kredīta portfels. Un tad kāpēc ir būtisks auditors, jo, teiksim, ja tas ir lielais četrnieks vai kaut kādi nākamie, kas ir seko, tad viņiem ir diezgan skaidra metodika, pēc kā tiek reiķināti uzkrājumi, ja tā proporcija portfelī, kas ir tie potenciāli sliktie klienti. Savukārt, ja auditors varbūt ir mazāk nopietns, tad tur var, kā tu saki, pieiet radoši. Ja? Un tas savukārt, tas portfeļa veselīgums, to, ja tev ir auditors pietiekami nopietns, tad tu var būt diezgan droši, kad ir novērtēts korekti. No investoru viedokļa, kas tad vēl? Kurš tur labāks rādītājs EBITDA vai netpeļņa, vai tie ir dažādākiem nolūkiem izmantojami rādītāji? Es teiktu, ka dažādākiem, jo, ja mēs runājam par EBITDA, tad tajā rādītājā iet kopā tā mūsu naudas izmaksa, jeb uzņēmuma naudas izmaksa, un droši vien var skatīties uz EBITDA vispār kopumā, jā, jo tur faktiski tas ir nosacīti tā ir tā tava peļņa. Ja tu tagad aizvietotu naudu ar bezmaksas naudu ideālā pasaulē, jā, tad faktiski tā būtu tava peļņa. Varbūt tur noņemot nost nodokļus, protams, bet... Jā, bet ja mēs runājam par mūsu jomas spēlētājiem šeit Latvijā kapitāla tirgu, es tur nemeklētu sarkanos karogus, es viņus tur neredzu. Ok, labi. Vienkārši jāizvēlās, kurš labāk patīk. Jā, droši vien no investoru viedokļa nebūtu jāiet vienā, bet varbūt, ja ir vēlme investēt šajā jomā, tad droši var sadalīt pa tiem uzņēmumiem, kas ir, jo tur es droši vien, ka neatrastu sarkanos karogus, ja meklētu. Ok, to ir labi dzirdēt, jā. Un varbūt es biju domājis, varbūt izvilināšu tiešām kaut kāds, tur sarkanos, un tur mēs varēsim izdarīt secinājumus, šis ir tāds, tam tur, bet es sapratu, bet tad mazliet nomainot tēmu arī, bet pieturoties pie investīcijām, jā, ir arī vairāk šie kreditēšanas uzņēmumi biržā, bet kopējais skatījums uz Baltijas biržu, īstenībā pēdējā laikā diezgan traki tur notikumi. Enefit Green aiziet projām. Tāds, ja drīkst savu tur iespraudumu kaut kādu, ja, tad es domāju, tas diezgan liels fiasko, kur uzņēmums skaidrs, kāpēc viņam tā vajadzēja darīt, bet es domāju, no tāda ikdienas investoru skatu punktu, un lielākais uzņēmums, kas ienesa biržā, tur 60, kur piedalījās 60,000 privātie investori, viņš paceļ balto karogu un aiziet projām. Vai tiešām to biržu vajag mums visiem? Tas noteikti nav pozitīvs signāls, ja mēs tā paskatāmies kopumā. Vēl arī tiek daudz runāts, jo man liekas ļoti ilgi par dažādu valsts uzņēmumu ieiešanu, un kaut kā tas nerealizējās. Un tas droši vien ir tas, kas šobrīd trūks vēl vairāk, kur tā nepieciešamība sevišķi šobrīd būs lielāka. Droši vien tas, kas man liekas pozitīvi savukārt, beidzot ir tā, ka vismaz presē ir informācija gan par to, kas notiek, gan par jauniem emitentiem, gan par vispār kopumā arī paralēli, teiksim, ne tikai par emisiju kā tādu, bet arī notiek pēc tam informēšana. Ja, man liekas, agrāk tāda aktivitāte nevarēja manīt. Tā kā man liekas, tas ir viens tāds liels plus. Bet, ja par mīnusiem, tad droši vien tie pēdējā laika notikumi, tas arī ir tas caurums, kuru sola jau ilgi aizpildīt un kurš neaizpildās. Plus mums arī ģeopolitiskā situācija nav labvēlīga, un ir sevišķi ārzemju investoriem. Es domāju, ka tas reģions, kurā mēs atrodamies šobrīd, nav pats interesantākais. Arī teiksim, tas kopējais tirgus apmērs, viņš ir diezgan nenozīmīgs salīdzinot ar rietumiem, piemēram.
Attiecīgi, jā, tāds pēdējā laika notikums, man liekas, tas ir kritiski svarīgi, jā, aizvietot ar kaut ko, kas ir vismaz tikpat liels. Es nezinu, vai ar Baltiku pietiks, diez vai. Es jau domāju, mēs šodien ierakstām 8. aprīlī, un es domāju, ka pat uz šodien jau var teikt, ka tas, manuprāt, ir noņemts no galda šis piedāvājums. Tas vairs biržā neienāks vismaz tuvākajā laikā. Bet, jā, grūti ar to Baltiju, bet atkal tajā pašā laikā, es piekrītu, tie valsts uzņēmumi vai publiskie uzņēmumi būtu ļoti labi, bet droši vien beigās būs tiem privātajiem. Tie privātie tik ļoti sasparosies, ka beigās valstī vairs nepaliks pat izvēles, kur vienkārši, ja vajag to kapitālu, tur ir jāiet, tik daudz tur ir, ka... Neredz, bet privātajiem atkal, man liekas, svarīgi ir... vairāk, lai ir tādi privātie, kas orientējās uz lieliem tirgiem ārpus Latvijas. Jo, ja tie ir privātie, kas ir mūsu reģionā un bez tādas lielas eksporta spējas un eksporta spējas uz ļoti būtiskiem un lieliem tirgiem, tas arī īsti neiedos, man liekas, tādu atspērienu. Tā kā droši vien tā ir vēl viena lieta, kas nāktu par labu, ja būtu vairāk tādu spēlētāju, kas iet krietni lielākos mērogos un uz lielākiem tirgiem. Vai tu pat iegūt Baltijas akcijās? Šis nav mans lauciņš. Zini kā, es esmu no tiem, kas es pastāvu uz to, ka tev ir jāinvestē tajā, ko tu zini vislabāk. Un ar finanšu tirgiem vispār kopumā es te nesadalu Baltijas vai ne Baltijas. Ar finanšu tirgiem kopumā es visu laiku atlieku, jo es saprotu, cik daudz patiesībā laika vajag veltīt tam, lai sekot līdzi, lai izprastu sakarības, lai kaut ko prognozētu. Jā, labi, tik daudz saprast, ka šis ir labs brīdis ieguldīt, droši vien tik daudz es saprotu, bet vai tāpēc es sevi un to daru? Patiesībā nē, šis nav mans, jo zin kā, tas ir tāds, droši vien, ja es ieguldītu, tad es droši vien paņemu tos uzņēmumus, kas šobrīd ir, manas jomas sadalīt pa tiem, jo, man liekas, investēt jomās, kurš tu nepārzini, tas nav mans pieejams. Man tieši šis jautājumiem bija par to, nākamais bija par to, kā sevi raksturot kā investoram, vai ir kaut kādi principi, pie kuriem pieturies, un vienu tu atbildēji, jā, tad savas jomas uzņēmumu, kurus pārzini, bet varbūt vēl kaut kāds, nezinu, investīciju filozofija. Investīcija filozofija, droši vien ārkārtīgi vienkārši. Man liekas, pirms tu sāc investēt un jebkurā virzienā, ko tu izvēlies, ir ļoti skaidri un labi sevi jāpazīst. Un jānodefinē tie savi sarkanie karogi. Un tās savas robežas, un tādā brīdī, kad tu vēl neesi ieinvestējis un tev nav emocijas kaut ko pazaudēt vai nerodās tā emocionālā puse, tev līdz tām ir jābūt skaidrībai, uz ko tu esi gatavs iet. Nevis sāc kaut ko darīt un tad kaut ko panikā lem, jā, jo man, teiksim, ir bijuši vairāki gadījumi manā pieredzē, tur gan vairāk bija nekustamais īpašums, kur tu tiešām emocionāli noreaģēji uz kaut kādu situāciju, kur es šobrīd atskatoties, protams, saprotu, muļķīgi. Tā kā es teiktu, ka droši vien ir būtiski saprast tās savas robežas un man patīk viens ļoti triviāls piemērs. Zini kā, ja es tev tagad pajautātu, tu tagad brauc uz šejien, cik sarkanas mašīnas tu redzēji pa ceļam? Es nezinu, man būtu jāatbild statistiski, cik ir statistiski, tik droši vien redzēju. Savukārt, ja es tev pateiktu, klausies, Kaspar, tu tagad brauks saskaiti sarkanās mašīnas pa ceļam. Tu skaidri zinātu, cik tu viņus redzēji, pareizi. Un šis ir stāsts par to, ka, ja mēs sākam investēt un mēs baidamies, tad tās mūsu bailes arī realizējas, jo tas uzmanības fokus aiziet uz tos, ko es baidos. Un es viņu arī pierādu sev, ka viņš eksistē un kur viņš ir. Tieši tāpat kā ar tik smieklīgu piemēru. Ja? Tā kā, ja tu savukārt nospraud tās robežas pietiekami skaidri jau startā, tad tām emocijām ir vieglāk nepakļauties. Un tās jomas, kur tu esi veikusi investīcijas, sadzirdēji nekustamie īpašumi, varbūt ir vēl kaut kas... Mans galvenais investīciju objekts ir bizness, un tas ir arī laikam tas, kāpēc es netērēju laiku kaut kur citur, jo te man ir kompetence, te es zinu, es esmu pavadījis daudz gadus, man ir daudz pieredzes, un tas ir tas, ko es zinu vislabāk. Teikt, kad es tagad iedzināšos finanšu tirgos un zināšu tikpat labi, diez vai tas notiks ātri. Attiecīgi, es fokusējos uz to, ko es zinu vislabāk. Vēl droši vien divi virzieni. Viens ir nekustamais īpašums, un tie ir arī kaut kādi startupi, kuras esmu investējis līdz šim. Un par nekustamiem īpašumiem, kādu pat pieņem lēmumu, kuros virzienos skatīties, kuros ieguldīt, kuros nē? Jā, te droši vien atkal jau mazliet atkārtošos. Jāizvēlās rajons, pilsēta, kur tev ir iespēja sekot līdzi
biežāk, vairāk un pārzināt labāk. Priekš manīm tā ir Liepāja, tā ir mazliet Jūrmala un mazāk Rīga. Es noteikti, mans investīciju virziens ir dzīvojamā platība, nekomerc platība. Jo tur atkal, teiksim, paskatoties pēdējā laika izmaiņas, biroja ēkas tiek daudz celtas un būvētas, un tāpat laikā ir ļoti daudz tukšas, kas stāv. Un es saprotu, ka es īsti nevaru noprognozēt un justies komfortabli un investēt komercplatībās. Tas ir dzīvojamās platības, par ko es runāju. Un tā ir Liepāja, tā vienkārši ir vieta, kurā es esmu ļoti bieži, kur man ļoti patīk, gadiem ilgi, katrs brīvais brīdis esmu tur. Attiecīgi, kaut kā tā organiski sanāca, es sāku interesēties. Ja es braucu, tad varbūt ir kaut kur jānopērk, kur es tad dzīvošu. Tad tu sāc skatīties un pētīt. Tā kā kaut kā organiski ir izveidojies, un tā arī ir palicis, kad šobrīd tā ir Liepāja un Jūrmala. Kā es izvēlos, droši vien izsoļu laiks ir garām. Man liekas, tur ļoti reti var kaut ko šobrīd jau atrast un noteikti. Bet agrāk bija, ja? Es teiktu, ka jā, bija lielāka iespējamība. Šobrīd mazāk, jo bieži vien tas interesantu daudzums ir pietiekami liels, un tā cena mēdz bieži aiziet līdz tirgus cenai. Un tad tur vairs tādus ļoti, ļoti interesantus darījumus ir ārkārtīgi grūti noķert. Krietni retāk tas ir iespējams nekā tas bija agrāk. Tas, ko es skatos, es labi orientējos pilsētas attīstības plānos, sekoju līdzi izmaiņām tajā virzienā, jo bieži vien tu vari nopirkt kaut ko, kas vēl varbūt nav aktuāls, bet zinot, kas notiks tajā rajonā tur tuvāko pāris gadu laikā, tu saproti par kādu ielas parki vai, es nezinu, objekti. Ielas parki, nezinu, Liepājā tur ir promenādi izbūvēs otrā pusē, tur tam kanālam, kur viņa nav bijusi. Tur es arī ātri iepazinos ar plānu un notēmēju. Droši vien tas ir tas, tev ir jāsaprot un jāorientējās pirmkārt tajā rajonā vai pilsētā. Attīstības plāni šobrīd aktuāli ir, droši vien mēs runājam par tādu dzīvojamo platību, tie ir mazas platības dzīvokļi, kur faktiski, nezinu, tur 20 kvadrātmetri, ārkārtīgi labas cenas. Protams, ka vairāk skatās uz renovētām ēkām jauniem projektiem, kas Liepājā ir īstenībā diezgan maz. Tas droši vien ir tas aktuālais, un tas ir tas, ko es skatos, lai tie dzīvokļi ir pietiekami energoefektīvas ēkas, lai ir pietiekami aktuāla platība uz to brīdi. Ja vēl pirms pāris gadiem vairāk droši vien būtu interesanti kaut kur 60 kvadrātmetri 65, tad šobrīd krietni mazākas platības ir aktuālākas. Tas droši vien. Es nolasu, ka diezgan aktīvi tomēr tā nav gluži pasīvā investīcija, vai ne? Zin kā, tā teikt, ka tur tā ļoti daudz laika veltu, nē. Es zinu, kam sekot līdzi, jo es to pilsētu pārzinu tik labi, ka es zinu, kam vajag pasakot līdzi. Un attiecīgi tas vairs neprasa daudz laika. Un tieši tāpēc es saku, ka vajag pārzināt to vietu. Un vienkārši tagad ņemt ar visu to, ka kaut kāda pieredze man nekustamos īpašumos ir, vai es tagad skrietu un darītu Rīgā, nē, man tas prasītu krietni vairāk laika. Tāpēc es tā kā mēģinu nofokusēties uz vienu vai vismaz tur 2 tiem rajoniem pilsētām un pie tā arī palikt un ārpus tā, tad tas uzreiz arī prasa vairāk laika. Otrs ir arī, ja tā ir īstermiņa, ilgtermiņa ir, es vēl skatos, lai tā atrašanās vieta ir pietiekami tuvu, ja to vajag cilvēku, kas, nezinu, iztīra, sakārto un uztur, tad ir forši, ja tas cilvēks pietiekami nelielā radiusā var pārvietoties tur tiem objektiem. Tāds no praktiskās puses. Un atdeves var vēl joprojām labi atrast, ja? Zin kā, man liekas, viņš ir viens no stabilākajiem investīciju veidiem, un es domāju, ka nekas būtiski tajā nemainīsies. Droši vien, ja finanšu tirgi turpinās krist, tad nekustamo cenu īpašumu cenas neaugs, bet arī nekritīs. Es neticu tam, es esmu dzirdējusi versijas, ka tagad būtiski kaut kas kritīs. Neredzu pamatu, kāpēc, ja godīgi. Tā kā atdeves, droši vien atkarīgs, ko sauc par labām atdevēm. Ja mēs runājam par Liepāju, tad tie varētu būt pie 10%. Tur joprojām tas ir iespējams. Ja mēs runājam par Jūrmalu, tad es teiktu, ka drīzāk 6%. Tā. Un minēju otru jomu startupi. Jā. Padalies tur ir pieredze, mums nav pārāk daudz investoru klubā stāsts par startupiem, un nevis tāpēc, ka mums tik ļoti neinteresētu, bet tas, ka varbūt ikdienas investoram nav tik ļoti pieejams, tas varbūt minimālais solis, bet varbūt tev citādāka pieredze vai citādāk ko pastāstīt, kā tu šajā jomā darbojies. Ir mazāk pieejams, jā. Tam es varu piekrist, varbūt no tāda investora, kas gribētu sākt skatīties kaut kādos nelielos apjomos, es droši vien skatītos uz kaut kādām platformām, kas piedāvā investīcijas tajos projektos.
Jo tur tu vari arī iegūt varbūt tās zināšanas, kur tu pats, ja tu tikko sāc, tu nevari zināt, kā tad novērtēt to projektu. Cik objektīvi vai neobjektīvi tur pašam ir jālemj, teiksim, tās platformas prezentē tos uzņēmumus. Bet arī pēc pieprasījuma parasti var kaut ko spriest, kaut kādā droši vien tādā virzienā var skatīties. Ir investoru klubi, kur arī pie mums Latvijā, kur varbūt nav tik grūti tikt, ja gribās, kur arī notiek, varbūt ne pārāk aktīvi, bet kaut kādas startup prezentācijas. Tā kā, ja gribās iet tajā virzienā, noteikti iespējas var atrast. Tas, ko droši vien es teiktu, ka tā nav tā joma, respektīvi tur, vismaz, kad es uzsāku, es priekš sevim nodefinēju naudas summu, kuras es gatavu pazaudēt. Jo šeit atkal ir tā, ka ir ļoti grūti novērtēt, it sevišķi tas ir startups, kas ir ļoti agrā stadijā un tikko ar ideju ir atnācis un uzbūvējis kaut kādu plānu, ko tad grib darīt. Ir ļoti grūti novērtēt, cik tas sakritīs ar realitāti. Vai tas ir īstais brīdis, pat ja ideja ir fantastiska, vai citi apstākļi tie saliksies. Tāpēc tas, ko es savukārt darīju, es ņemu tās jomas, kas ir pietuvinātas manai pamatdarbībai. Respektīvi, viss tas, nezinu, mēs, piemēram, pērkam mārketingu, mums ir liela izmaksa, es zinu, kā strādāt tie uzņēmumi. Tad, ja man atnāk startups ar tādu virzienu, es saprotu, par ko ir runa. Es zinu, kādus jautājumus uzdot. Es zinu, dzirdot atbildes, vai tas tā varētu būt vai nē. Savukārt, ja man atnāks, nezinu, jebkāda joma, kas ir ļoti tāla, jā, bet nē. Jo redzes, es nezinu, vai tas ir, tā droši vien ir riska apetīte arī, jo, teiksim, man ir vieglāk ar sevim sarunāt, ja es saprotu, ka tā ir joma, kuru es saprotu, vai vismaz pietuvināta tam. Un pats galvenais droši vien par startupiem, ir jāinvestē cilvēkos. Un tas ir, vismaz man liekas, ka tā ir izvēle starp to, kurā cilvēkā tu investē. Bieži vien nekā cita tev nav, jo ideju aprakstīt un uzburt māk daudzi, un tad tas, ko es skatos, kas ir tie cilvēki aiz tā, kāda viņiem ir pieredze, vai viņi labi orientējās tajā, ko viņi ir izdomājuši, vai viņi apzinās riskus, ja tu pat elementārs jautājums, tu pajautā, kāda tad ir riski. Arī mūsdienās, kur liekas, tu vari to informāciju atrast, ko tad tev jautās investors, ja? Daudz nevar atbildēt. Viņi saka, nē, mums nav nekāda biznesa riska, būtiski nekas tur tāds, tāds. Un tad man ir uzreiz jautājums, ja tu kā dibinātājs neredzi riskus, vai tu nevari viņus skaidri pateikt, un ko tur viņiem darīsi, tad... Droši vien līdz galam iepazinies ar jomu, kur tu startais. Droši vien, tā kā priekš manī pirmkārt tie ir cilvēki, un tas ir tas, ko es vienmēr gribu redzēt. Es gribu parunāt ar cilvēku, kurš stāv aiz tā startupa. Es gribu saprast viņa plānus, viņa vīzijas, teiksim, taustāmību, ka tas nav tikai mēs darīsim to, bet kā. Vai kas tiek ņemts vērā, lai tur nonāktu, mazliet detalizētāk. Un tās ir tuvas jomas tam, ar ko es nodarbojos, kas ir mana pamatdarbība. Un varbūt ir kādas labas mācības no savas pieredzes un, tā teiksim, uz mūžu paliekošas atziņas, kuras ir grūts, ja par kļūdām runā vai kaut ko tādu. Protams, kad ir. Tur gan laikam tādas labākās un jautrākās ir tieši saistītas ar nekustamiem īpašumiem, jo es te burtiski tikko nācu un domāju, ka jāpastāst obligāti. Es tikko pārdevu dzīvokli, ko es nopirku, tas bija pirmais dzīvoklis, ko es nopirku, un es viņu nopirku 2008. Gada rudenī. Kad mums tur burbulis pārsprāk? Oktobrī? Vai kaut kas tāds? Man liekas, ka mēnesi pirms tam es nopirku. Tad attiecīgi, cik gadi ir pagājuši, viņš tika remontēts, viņam bija kaut kādas izmaksas, kas ir skaidrs, un šobrīd, ja mēs paņemam vienkārši rupi to cenu, par kādas viņu nopirku un par kādas viņu pārdevu, ir dalīts ar 3. Tā kā, bet tā, teikt, kad es vispār diezgan viegli skatos uz lietām, un man liekas, uz naudu arī nevar skatīties pārāk nopietni, lai kā tas varbūt, lai cik viegprātīgi tas skanētu, bet ja tu neesi gatavs kaut kur kļūdīties un zaudēt, tad labāk nesākt. Jo tad tā emocija pārāk liela, un tad tas skaidrais prāts ir vēl tālāk no tā, kur viņam jābūt. Tā kā, man liekas, ka no tāda investoru viedokļa ir jābūt mazliet vieglai attieksmē pret to un saprašanai, ka, ja tu investēsi, tu kaut ko zaudēsi, agri vai vēl. Kas vēl varbūt no tādiem gadījumiem? Par emocijām runājot, es biju atradusi ārkārtīgi labā vietā Jūrmalas
pilsētā zemi, uz kuras varēja uzbūvēt 2 mājas ar skatu uz jūru, un bija iemaksājis rokas naudu, viss bija labi, un tad sākās Covid. Un tad man likās, ārpēc, es taču tagad nezinu, kas notiks, un tur tas prasa daudz pietiekami līdzekļus, un man bija plāns arī kaut ko finansēt caur kredītu, un tu nesaproti, kas notiek, un tad beigās tas, ko es izdarīju, es faktiski atteicos, zaudējot rokas naudu. Pēc pusgada es sēdēju un domāju, Jā. Un šobrīd, pieņemsim, vēsu prātu skatoties uz to situāciju, es saprotu, ka tā bija vienkārši emocija. Tāda pati, kāda bija visiem tiem, kas tirgoja nost visus savus aktīvus tajā brīdī, nesaprotot, kas notiks. Es arī kaut kur tajā visā biju, un tā bija tīrākā emocija. Jo tagad, ja paskatās objektīvi, pat īstenībā pēc pusgada, cik maksāja tā zeme, viņa jau nemaksāja tik, par cik es viņu varēju nopirkt. Labi, bet es tomēr atbalstot gribu piebilst, ka tajā brīdī, tīpaši, ka tas trakākais brīdis bija, kad nāca internets pilns ar video, kur Ķīnā iet cilvēki vienkārši krīt uz ielas. Ja? Tad kāds tur turisms, kāds tur vēl kaut kas, un tīpaši droši vien jūrmala, ja, un tirgus vērtības. Labi, skaidrs, ka visi nenomirsim, bet es gribētu teikt, ka tur bija brītiņš, kad varēja satraukties. Protams. Man bija stāstījuši darījumus, kur ne tikai ar rokas naudu, bet tā, ka pat tur jau zemes grāmatas iesniegts, un tad griež atpakaļ visu tur caur. Tik tāls netiku. Par startupiem ir runāt, tad tur man varbūt nav tik krasas tās kļūdas un tās pieredzes, jo tur es tiešām teikt, ka kāds no viņiem ir šobrīd ārkārtīgi veiksmīgs no tiem, kurus es investējusi, vēl nē. Daļa no viņiem ir tādi, kas vairs neeksistē. Un tā ir tāda, man liekas, ja salīdzina nekustamos īpašumus, tad to es redzu kā tādu pietiekami drošu investīcijas ilgtermiņa, ar nosacījumu ilgtermiņa. Investīciju iespēju. Mans biznes ir mans biznes, ar to es dzīvoju, un to es labi pārzinu attiecīgi, es esmu gatava iet un investēt. Un savukārt startupi ir tas, manā skatījumā tas riskantākais, kur es tiešām skatos, vai es esmu gatava zaudēt, ja man liekas, cik, un cik ilgi, pieņemsim, vai cik daudz es gribu ieguldīt, vai varbūt tur, nezinu, ir bijis arī tā, ka kaut kādā laika posmā vairāk kārt atkārto investīciju uzņēmumā, un tur arī ļoti grūti saprast, kurā brīdī tad tu atzīsti sev, ka tas nav bijis tā vērts un apstājies, ja? Vai cik ilgi tu mēģini viņu glābs. Un tas, manuprāt, ir tas riskantākais. Tas, ka varbūt nav tik viegli pieejams investoriem, varbūt pat nav slikti, zināmā mērā. Jo tur, ja tu neorientējies vai tev nav kaut kāda pieredze, tad ar to sākt noteikti nevajadzētu. Vismaz mans. Jā, es teikšos piekrist, man liekas, kaut kādā mērā tas ir padarīts ļoti stilīgi, lai nelieto citus vārdus, ja? Kad tas ļoti stilīgi un viss tur darbojās, un tur startupi un tā. Bet tur ir, protams, savi riski, vai ne? Ne visi sanāk tie uzņēmumi, tāpēc ir spray and pray stratēģija, kur vienkārši runājot izkaisi, ne jau akli, bet par daudziem uzņēmumiem, un viens, kurš vai daži, kuri sanāk, tie atsver visu pārējo. Bet, ja kopumā paskatāmies šobrīd arī varbūt ieskats arī no Vandu Finance, ko jūs redzat, kā klājās tajos tirgos, kur jūs esat, kāds ir kopējais noskaņojums par ekonomiku, par kā jūtas patērētājs, vai viņš šobrīd ir drosmīgs, vai viņš ir piesardzīgs, vai kaut kādas tādas ieskatus, ko jūs redzat, vai jūs tas arī iepriekš pamanījuši, ka tos ātri varat pamanīt kaut kādas izmaiņas kopējā sabiedrības? Ļoti ātri. Un tas savukārt ir tādā, pateicoties atkal jau tā tehnoloģiskai pusē un datu pieejamībai, un tas, kā mēs viņus apstrādājam, mēs ļoti ātri redzam jebkādas izmaiņas tajā klientu uzvedībā, un no daudzām pusēm skatāmies un monitorējam diezgan regulāri. Nevis diezgan regulāri, bet visu laiku. Jā, bet droši vien, ja mēs runājam par Eiropas tirgiem, kur mēs esam šobrīd, tad teikt, ka kaut kas ir būtiski mainījies, ja tu runā par pēdējā laika notikumiem tad, nē, es domāju, ja kaut kāds efekts, un mēs viņu sākam šobrīd vērot un prognozēt, kāds varētu būt, ja teiksim, uz kaut kādu ekonomiskās situācijas pasliktināšanos, tas nevienmēr nozīmē, ka patērētājiem nevajag naudu. Tas parasti nozīmē, ka viņam ir ierobežotākas iespējas atdot
kredītus. Un tas ir tas, droši vien, ko mēs skatāmies un vērojam un mēģinam laicīgi sagatavoties un stingrāk izvērtēt tos cilvēkus, kas nāk un prasa naudu. Teiksim, klasiski tādās situācijās nav patērētāju pieprasījuma kritums, piemēram. Parasti ir tieši otrādi, un tad mūsu uzdevums ir izvērtēt tā, lai arī viņi paši iespējams neizvērtējot savas spējas atdot kredītu, tad mēs viņiem atsakam, saprotot, ka viņš iespējams kļūdās savā lēmumā. Visādi citādi es nevaru teikt, ka ir kaut kādas būtiskas izmaiņas. Tas, ko mēs varam gaidīt, ja ir tāda nestabilitāte kopumā mūsu reģionā, tad jā, tas droši vien runā par kaut kādu, ja tas tā saglabāsies. Šobrīd jau, man liekas, diezgan grūti saprast un prognozēt, bet ja tas saglabāsies, droši vien kaut kādā brīdī, ja tas ietekmēs ekonomikas, jeb to patērētāju pirktspēju, tas, ko mēs redzēsim pieprasījumu izaugsmi, un mums būs jābūt stingrākiem izvērtējot. Jā, es tikko to jautājumu pajautājot un atroties atpakaļ tirgus, tad sapratu, ka varbūt man nevajadzēja gluži tā jautāt, ka Polija, tas, man liekas, ļoti spēcīgs tirgus ir, nevis tirgus, bet tādā ziņā, es to nevaru novērtēt no kreditēšanas skatu punktu, bet es varu vienkārši, cik tā ekonomika ir spēcīga un cik viņiem tāds gars liekas to, ka viņi iet uz priekšu. Spānijā ir laba izaugsme, tur viss notiekās, tad droši vien, ka tajos tirgos arī diezgan labi visam vajadzētu notiekties. Rumānijā diezgan līdzīgi ar visu to, varbūt tur kaut kādas politiskās nianses bija pirms kāda laika, bet tur nav būtiska ietekme. Par Peru savukārt man pagaidām ir grūti spriest, jo es vēl nejūtu tik labi to tirgu, lai to nākamajā reizē pārunāsim. Ok, lieliski. Paldies. Teikšu paldies par dalību Investoru klubu podkāstā. Un klausītāji, skatītāji, sekojam līdz Investoru kluba podkāstam YouTube, investorklubs.lv. Jūs jau, ja esat piesakoši mūsu kanālos, epizodes garām nepalaidīsiet, bet piesakojam visur. Un tiekamies nākamais reizēs. Visu labu, tā!